Jūti, ka tu esi mainījusies, bet apkārtējie to vēl neredz. Tu jūti, ka esi gatava tam nākošajam savam dzīves līmenim, bet kaut kas tevi tur aiz rokas. Vecie ieradumi, vecās bailes, vecās domas. Šodien mēs viņus palaidīsim. Šodien mēs rīkosim bēres tavai vecajai versijai, jo viņa ir darījusi pietiekami. Viņa tevi ir atvedusi līdz šim punktam, tā kā viņa mācīja un tā kā viņa uzskatīja par drošu. Bet tieši tagad, šajā mirklī, ir laiks piedzimt tavai jaunajai versijai. Tu patiesībā pat nepārmet tai iepriekšējai versijai. Tu viņu mīli, tu viņu pasakies. Tu vienkārši apzinājies to, ka šajā mirklī tu to versiju esi jau pāraudzis, pāraugusi. Un tas cilvēks, par kuru tu iekšēji vēlies kļūt, viņš jau īstenībā ir tevī. Viņš jau eksistē. Tu vienkārši vēl viņu nepamani, varbūt tu viņu sajūti, bet tu zini šajā mirklī, ja jau nāk šis jaunais, tam vecajam vairs nav vietas, ir pienācis gals. Tu varbūt pat vēl nezini, kā tieši performē tava nākotnes versija, bet tur ir kaut kāda intriga, tur ir zinātnē, tur ir vilkme iet uz to, un tu saproti, ka tas vecais vairs nevar palikt šeit. Es esmu Baiva Auziņa, un šajā epizodē es tev parādīšu, kā tu vari izveidot savu transformējošu sākumu jau šodien pat. Esmu vairāk kā 5 gadus pavadonis cilvēkiem viņu pārmaiņu ceļā, un es palīdzu tiem ieraudzīt viņu unikālo veidu, kā mainīt pārliecības un iedvesmoju uz rīcību, lai tie spētu dzīvot dzīvi, kurā viņi jūtas labi. Un tas ir absolūti iespējams ik visiem. Iepriekšējā nedēļā es vadīju meistarklašu ciklu, kur sākās ceļš uz vieglumu. Un es sasniedzu šo galveno mērķi, ka dalībnieki ne tikai teorijā burtiski izprot, kā tas varētu būt, kas ir jādara, bet sajūta to reāli laikā, caur iemiesošanu jau šeit un tagad. Un tur ir viens klikšķis, kā līdz tam var tikt. Ja tu nepaspēji pievienoties, tad tev ir iespēja iegādāties par absolūti pievilcīgu cenu arī ierakstu. Pievienošu linku šeit aprakstā, jo tas rezultāts ir vismaz 100 reizes vērts, cik tu ieguldīsi. Iesim atpakaļ pie epizodes. Tava pārveide sākas tajā brīdī, kad tu palaidi šo savu veco identitāti. Un tur, lai tu to izdarītu, tev ir jāpieņem lēmums, par ko es runāju šajās meistarklasēs, tikko pieminētajās. Tas ir par to, ka tu pieņem stingru lēmumu. Viss, ja pietiek, es tā vairs nevaru. Īstenībā tā vairs neesmu es, tas neesmu es. Un parasti šis notiek, kad ir kaut kāds kritiens, mēs krītam dzīvē līdz tādam zemam diezgan punktam, ka tu saproti, ka man nepatīk, kā es dzīvoju, vai kā es runāju, vai kā es performēju. Man nepatīk, kā es izpaužos, un es gribu mainīties. Man nepatīk arī mani uzskati, varbūt man nepatīk mani ieradumi, man nepatīk vide ap mani. Ja? Dažreiz, protams, izraisa to arī krīze. Vienkārši tevi noved līdz krīzē, lai tu sāktu domāt, vai tas ir tas, kā tu vēlies turpināt dzīvot. Dažreiz vienkārši tā var būt iekšēja sajūta, ka ir laiks kaut kam jaunam. Un tieši tāpēc mēs šodien rīkosim bēres, sevis vecajai versijai, mēs viņu apbedīsim, un tas ir nepieciešams, lai pietuvoties tavai patiesajai tev, kura bijusi visu laiku, visus šos gadus kopā ar tevi, domās, vārdos un mēģinājis arī izpausties noteikti rīcībā. Un kad tu skaidri sev to pasaki, tavs ķermenis un prāts arī sāks reaģēt. Ja? Tavas smadzenes sāk veidot šīs jaunās neironu saites, un tās jau sāk domāt uz to, kā tad īstenībā izskatās mana īstenā es, mans īstenais es, mans patiesais es, kas es esmu. Ja? Un tev ik pa laikam klauvējās. Šīs zināšanas, šīs sajūciņas klauvējās. Un pajūti, paskaties,
kā notiek šie rituāli tavā dzīvē. Cilvēki rīko ļoti bieži simboliskas ballītes, lai pieliktu tā kā punktu vienam savam dzīves posmam, aizvērtu durvis, es pat teiktu tā, un atvērtos kaut kam jaunam. Ja? Lai es varētu ieraudzīt kaut ko jaunu, man tās durvis ir jāizver. Ja? Es nevaru dzīvot tajā un paralēli skatīties, kas ir tur un būt kaut kur tur. Ja? Tas nav iespējams. Un bieži kā mēs to dzīvē darām, mēs taisam izlaidumus beidzoties bērnu dārzam, beidzot pamatskolu, beidzot vidusskolu, beidzot augstskolu. Ja, ir vecpuišu, vecmeitas ballītes, vai arī vienkārši tev ir kaut kāds āķis lūpā, ja, un tu esi gatavs jaunām, gatava jaunām iespējām. Tā ir ļoti spēcīga pāreja, kurā tavs ķermenis, ne tikai tā kā prāts, domas, sēžot meditācijā, ejot un domājot, bet tavs ķermenis jau sāk saprast, jā, tālāk būs citādi. Ja, šis posms noslēdzās, un es esmu atvērta kaut kam jaunam. Tāpēc iesim tagad pie praktiskām lietām. Un pirmā lieta, ko es aicinu tev darīt, ir izrakstīt uz baltas lapas ārā visu, kas tev vairs neder, visu, kas tev nokalpojas. Tev ir skaidri jāsaprot, kas ir tas, no kā tu atvadies, ja? Kas ir tās durvis, kuras tu vari ciet. Un enerģētiski īstenībā bieži vien tas notiek arī tā, ka nogriež matus, jo mati glabā mums atmiņas, bet tu vari sev vienkārši arī pateikt, ok? Šī versija, šī ieradumu versija, šobrīd es viņu nevēlos vairāk uzturēt. Un, kad tu to pasaki, ja, tad var sākties šis pārmaiņu ceļš. Pārrakstīt stāstu, ko tu sev stāsti, un caur ikdienas darbībām, rīcībām arī uzturi. Bet kamēr tu uzturi šo stāstu, transformācija nevar notikt. Ja kamēr tu uztur to, ka, nu jā, man jau nekad nav veicies attiecībās, nu diez vai man veiksies. Nu jā, es jau esmu kautrīga, es jau tā nevaru. Man trūks pārliecības, man nekad neizdodas, un tā tālāk, un tā tālāk. Ja, potenciāli tas, kā tu atvadies no šī brīža versijas, tavs tāds ievada teksts varētu sākties šādi. Es pārstāju sevi apgrūtināt ar raizēm, ka man varētu neizdoties, un mini vienkārši visas dzīves jomas, kur ir neticības sev. Es iedošu dažus piemērus, sajūti, kā tas ir priekš tevis. Sāc rakstīt, līdz ko mēs sākam rakstīt, mums pilnībā pieslēdzās citas smadzeņu daļas, kuras ir tikai domājot, un mēs tiekam pie citas informācijas, kas, protams, ir mūsos, kas tad ir tas, no kā vēl es atvados. Ja? Bet tur varētu iedošu tev dažus piemērus, piemēram, atsakos no šaubām, ka man varētu neizdoties, ka es neesmu gana gudra, gana laba, gana spēcīga, gana skaista, gana veiksmīga tur kādā no jomām. Es atsakos no domas, ka mani sapņi ir par traku vai viņi ir neprātīgi. Tie ir mani, es zinu, es apzinos, ka tie ir mani izaicinājumi. Es atsakos no vajadzības salīdzināt sevi ar citiem. Es atsakos no šīs cīņas, kuras iekšēji esmu starp šūpolēm, vajadzētu vai gribu. Ja? Vajadzētu vai gribu. Domu, ka man ir jāizpelnās mīlestība caur saviem sasniegumiem. Bailes, ka man nepietiks naudas, ka man nepietiks laika, man nepietiks resursa, spēka, uzmanības, lai realizētu savas vēlmes. Es atsakos no tā, ka es atsakos no ieraduma. No sākuma citus, tikai ne sevi, ja? Atlikt sevi pēc visiem pārējiem. No paraduma klusēt, kad dvēsele vienkārši jau kliedz, viņa vēlas runāt par kauna sajūtu, vainas sajūtu, par to, ko tu vēlies no dzīves, kādu dzīvi tu vēlies. Par ticību, ka tev ir jāizliekās, tu atbrīvojies no šīs ticības, ka tev ir par kaut ko jāizliekās vai jāpielāgojas, lai tevi pieņemtu tieši tāda, kāda tu esi šajā brīdī. Tu atsakies arī no
Vēl viens pavadiens tā var būt neticība. Tas ir nemieris, ka visam ir jānotiek tā kā uzreiz un ātri. Ja, šī ir ļoti būtiska lieta, ko mēs gribam visu ļoti ātri. Pajūti, kā tas ir ar tevi. Atteikties, kas ir vēl vērtīgi, noteikti no pašas sabotāžas, ja? Vilcināšanās, prokrastinācija, pašsaustīšana, atlikšana. Laikam jau es pieminēju to. Ā, tad, kad tu šo raksti, ja, tev jau var būt domas, nu jā, nē, nu tā jau esmu es, un kā tad, nu tas jau nav iespējams. Atceries, kad to, ko es esmu minējis citās epizodēs par to, un par ko es arī skatījos šajās iepriekšējās meistarklasēs, ja kaut kas tev neliek justies labi, tā nav taisnība. Un šis bija tavs stāsts, kuru tu uzturēji, kuru tu mācēji uzturēt, kuru tev likās, ka tu citādi nevari uzturēt. Bet šis stāsts viņam nav obligāti jābūt patiesībai. Šis stāsts, kuru tu uzturēji, bija tavs skatījums. Un tad jau, protams, mums ir mūsu iekšējais tas magnētisms jau sāks, protams, pievilkt tos notikumus, lai tu noticētu tam stāstam, jo tu jau viņu radi, tu viņu radi. Ja? Bet skatījumu, kas ir labā ziņa, kad to savu skatījumu mēs vienmēr varam mainīt, ja? Tu vari mainīt. Un par ko es arī runāju, gan meistarklasēs, kur sākās ceļš uz vieglumu, gan arī nedaudz apskatīju iepriekšējās epizodēs par retikulāro aktivizācijas sistēmu, jeb RAS. Tā ir sistēma, kas atrodas tavās smadzenēs, un tā filtrē pasauli balstoties uz to, kam tu tici. Ja, tāpēc, ja tu tici, un ja tu visu laiku sev saki, man ir trauksme, man ir trauksme, man ir trauksme, tavs prāts vienkārši sāk meklēt iemeslu, lai tu tiešām sāc justies trauksmaina. Bet, ja tu sāc teikt, es esmu pārliecināta persona, ja, es vienkārši sāku apgūt jaunus ieradumus. Tavs prāts atkal, viņš tev klausa, viņš tev seko, ja, pajūt šito. Sāc izmantot savā labā, un tavs prāts sāk meklēt pierādījumus, ka tā ir taisnība. Jā, es esmu pārliecināta, un vienkārši es meklēju veidus, es apgūstu jaunus ieradumus. Es nemeloju sev, es neesmu vēl apguvusi, bet es meklēju veidus, kā to izdarīt, un es daru kaut ko katru dienu. Ja? Un tā tad rakstīja atbrīvošanās vēstuli, cik vien smalki vari, ja, no visa, kā tu atbrīvojies. Tad, kad tu šo vēstuli būsi uzrakstījusi, vēlāk tev viņu vajadzēs sadedzināt, vai nu viņu saplēs un palaid kādā ūdenī, upē, jūrā, jebkurā pasaules malā tu dzīvo, okeānā. Bet nepalaid uzreiz, jo pirms tu sadedzini, izdari vēl vienu lietu. Uzraksti, mēs zinām enerģijas nezudamību likumu. Ja mēs kaut ko no sevis tā kā virzam prom, kaut kam ir jānāk iekšā. Un tāpēc uzraksti visu, ko tu ieaicini savā dzīvē. Un kāpēc es teicu, lai nesadedzini vēstuli? Tāpēc, ka tev būs ļoti viegli, ja tev liekas, ko tad es īsti gribu. Ja, jo bieži vien arī šeit mani klienti apstājās, kā tad es īsti gribu. Perfektimāk pateikt, ko es negribu. Ja, un tad to visu pievelk, tāpēc, ka tas tiek izteikts, par to tiek domāts. Ja, tādā veidā mēs radām to, ko mēs vēl vairāk negribam, bet ko tad es īsti gribu, tā kā ir uz pauzes. Un tāpēc tev šī vēstule, ka tu būsi uzrakstījusi, no kā tu atbrīvojies, viņa tev palīdzēs uzrakstīt, ko tu ieaicini dzīvē. Un tas parasti būs pretējais, ja? Pretējās pārliecības, pretējās darbības un arī maksimāli detalizēti, smalki. Ja, kā jau es iepriekš minēju, tu sāc vienkārši sev teikt, es esmu pašpārliecināta persona, kas apgūst jaunus ieradumus. Ja? Tātad tā ir apzināta izvēle, kas tu gribi būt, un tad tu savam prātam sāc dot pierādījumus, līdz tas kļūst elementāri, normāli, dabiski. Un kas ir tas, ko es ieaicinu dzīvē? Un es atkal padalīšos ar pāris piemēriem. Tu sajūti, cik daudz tas ir par tevi, skaties savā vēstulē un uzraksti, kas ir tas, ko es ieaicinu. Es ieaicinu savā dzīvē brīvību sev, būt sev visos veidos. Es ieaicinu vairāk ticības savām vēlmēm. Es saprotu to, ka es
apzinos un es uzņemos atbildību, ka vēlmes ir mans ceļvedis. Es esmu dabiski vērtīgs, vērtīga jau šobrīd, mīlams, mīlama, cienīgs, cienīga. Jā, man ir noteikti lietas, ko es varu uzlabot, bet es jau šobrīd esmu. Es ieicinu savā dzīvē plūsmu, pārpilnību, skaidrību. Es izvēlos dzīvi, kurā nav bail paust savu patiesību. Ja, tur sako bailes no nosodījuma parasti. Es esmu klātesoša, klātesoša, iedvesmota saskaņā ar savu būtību. Es redzu sevi kā radošu, spējīgu, pārliecinātu personību. Es atļauju sev pabeigt iesākt to, ko es esmu uzsācis, uzsākusi, nevis tikai sapņot par to. Es esmu disciplinēta, disciplinēts, uzticams sev arī tad, kad neviens neskatās. Ja, tā arī tā laba lieta, ko tu vari ieaicināt. Es izvēlos mīlošas attiecības, kas balstītas uz patiesību un cieņu, uz atklātību, uz empātiju, uz atbalstu. Es esmu vesels, vesela, enerģisks, es vairāk veselības ieaicinu dzīvē, enerģiju. Es dzīvoju dzīvi, kas parāda to, kas es esmu, nevis to, ko no manis gaida. Ja? Tad paturpini, kas ir tas, ko tu ieaicini. Ja šī vēstule tev noderēs, ik pa laikam paskatīties arī, tad, kad tev ir atkal būs kādi zemāki brīži, noteikti mūsu dzīve mums ir visu laiku par izaugsmi, tāpēc atgādināt, kas tad ir tas, ko tu ieaicini dzīvē, un skatīties, lai tev tas, ko tu ieaicini, lai tev arī rīcības, domas, darbības izriet no šīm jaunajām vēlmēm. Nākamais solis, ko tu dari? Nopērc sev dāvanu. Dāvanu, kuru tu dāvini līdzīgi kā mēs dāvinam bērniņiem, kad viņi pabeidz skolas, bērnu dārzas, vecpuļu ballītēs, mēs kaut ko dāvinam. Dažādos dzīves pasākumos. Nopērc sev kaut ko, ja, kas, lai viņa tā dāvana saskana ar to tavu patieso būtību, kas iekšā tur tā kā spraucās, viņa tās saknes jau stiprina un spraucās ārā, ja? Lai tu tiešām sajustu to, kā tu svini savu pāreju, atzimšanu un dod sev tikai to labāko, dod sev tās labākās lietas šajā dienā. Tu neko nezini par rītdienu. Viss, kas tev ir svarīgs, ir būt šajā mirklī. Un, jo tas tavs šīs brīža mirklis aizvedīs tevi uz nākošo mirkli un uz nākošo mirkli. Un tāpēc ir svarīgi tieši šodien ieguldīt sevī, tieši šajā mirklī. Ja, jo tā kā tu veido to, ko tu iedod sev šajā mirklī, tas tev atnāk nākošā un tā uz priekšu. Tā būs ļoti vērtīga, simbolisks kā rituāls, ja, kas tev, kuru es aicinātu padomāt par ko tādu, uz ko tu vari skatīties katru dienu. Tie var būt kaut kā, ja tu esi sieviete, tas var būt, piemēram, tie var būt auskari vai kakla rota. Apģērba gabalu vienu un to pašu, tu droši vien nevilksi, vai tā ir kaut kāda krūzīte, vai tas ir kaut kas viskaistākā, visbrīnišķīgākā gultas veļa, kur tu katru vakarē gulēt un jā, es esmu. Jā, man ir tik patiesi, tik brīnišķīgi. Es varu tādos spilvenos un segā un pārvalkos izgulēties. Ja? Līdz ar to tu sāc darīt reālas lietas, tu sāc pārprogrammēt zemapziņu. Jo tas, lai mēs pārprogrammētu zemapziņu, mums ir jāuzlabo vide, kur mēs esam, lai viņa atbilstu tai jaunai identitātei, lai nav tas tikai galvā, lai tas ir reāli rīcībās. Jo tas pirmais posms, tu esi pastrādājis ar šo iekšējo pasauli, ja tu esi identificējis, kas ir kas ir tas stāsts, ko tu stāsti, aizstāj uz to ar tā jauno stāstu, bet šobrīd tas nākamais solis, tātad pēc tam ir pārveidot šo savu vidi. Ja? Tava vide spēcīgi formē tavu identitāti. Ir veikti pierādījumi, kas rāda, ka vizuālie un maņu
stimuli, piemēram, nekārtība telpā, kāda slikta smaka vai atkrituma apkārt ietekmē tavas emocijas. Tāpēc tev apkārtējā vide var izraisīt konkrētus emocionālus stāvokļus un veido šo savu vidi apzināti, atbilstoši tam emocionālajam stāvoklim, kuru tu vēlies iemiesot savā dzīvē, ja, ieviest savā dzīvē. Un pajautā vienkārši sev, kā tu pie tā tiec, vai tas, kas man atrodas apkārt, manas lietas, manas cilvēki, kas man apkārt, vai tas saskan ar to manu iekšējo to būtību, kas man spraucas ārā, kas vairs nevar tur nosēdēt, kurus cenšos atgūt. Man viņi pat nav jāizveido, viņi jau ir manī, man vienkārši viņi ir jāatgūst. Ja? Uzdod sev šos jautājumus. Un tu ātri vien nonāks pie atbildēm. Praktiski es arī aicinu uzreiz arī uz rīcību un sākt ar guļamistabu. Kāpēc guļamistabā mēs pavadām 1/3 aptuveni no savas dzīves, un es viņu pati priekš sevis esmu definējis kā kā kaut ko tādu svētu, sakrālu, jo tā ir vieta, kur es atjaunojos. Un noteikti atjaunošanās procesi manā izpratnē notiek harmoniski tad, kad es jūtos labi, nevis ka es vienkārši kaut kur guļu, vienkārši kaut kā guļu, vienkārši kaut ko uzlieku, vienkārši kaut kur uzlieku galvu, vienkārši kaut ko pārvelku sev pāri, vienkārši kaut ko uzvelku vai es uzvelku kaut ko skaistu, kad es eju gulēt. Ja, uzturi savu guļam istabu, nu, visu māju jau vajadzētu uzturēt, visu mājokli tīru un kārtīgu, bet sevišķi rūpīgi piesako. Piesako tam, lai jā, tavs mājoklis ir kārtīgs un tava guļamistaba ir kārtīga. Padari to skaistu, visiedvesmojošāko priekš sevis. Iespējams, tu kā es gribēsi, lai tavā guļamistabā ir svaigi ziedi, pēc iespējas biežāk, katru dienu. Tur ir kāda svece ar kādu skaistu aromātu. Varbūt tā ir smarža, tā ir aromeļa, kuru tu visu laiku lieto, lai iesmaržinātu šo telpu, kurā tu atrodies, ja tik ilgu laiku. Vēl viens padoms, kas man patīk, ko es daru katru, varētu teikt, tiešām katru dienu. Ja tu vēlies būt jā, tā versija, jā, kura tur ir iekšā ātrāk, tad paņem savu iemīļoto smaržu un kā to smaržu, kuru te nevis tu varbūt tagad smaržojies, bet kuru tev liekas, kuru tu varētu smaržoties tad, kad tu būsi tur. Varbūt tā sakrīt ar šo. Tas arī ir ok, ja, sakrīt. Un pirms iešanas gulēt iesmaržojies. Daudz cilvēku smaržojās pirms iešanas no mājas ārā, bet paliec tur savu smaržu. Smarža mums arī ir vēl kāds ankurs ķermenī, kad jā, es dodu sev labas lietas, es esmu tā, es jūtos labi, jā, ar savu smaržu es jūtos labi. Un šī smarža kā spēcīgs mehānisms, kas spēj aktivizēt dažādas atmiņas un sajūtas. Un ja tu pirms gulētiešanas uzpūst šīs smaržas, kas smaržoja tā kā tu vēlies justies ikdienā, tavs prāts un ķermenis jau, nu, tā teikt, ievibrē tajā frekvencē. Un tu ne tikai tā kā domā, ka tu esi, ka tev kaut kur varbūt kaut kas vēl jāsasniedz, tur vēl kaut kas jāizdara, lai tiktu līdz tai savai versijai, tu jau esi viņa. Ja tu viņu tā kā pamazām tā kā nolobi nost, ja, atvērt šīs kārtiņas, bet tu jau esi viņa. Vai, jā, ja tev liekas, nu, baigi, nu, ko tu stāsti, es neesmu galīgi viņa, tad tu vari, es esmu ceļā uz viņu. Ja? Es esmu ceļā. Ja? Tas arī ļoti, ļoti palīdzoši, un tas arī ir ok. Nākamā lieta, kas ir jādara, ir jāpārskata sava garderobe. Es arī to daru regulāri, un man patīk, ka garderobē arī ir kārtība, tieši tāpat kā tā ir guļam telpā. Vienalga, vai tev ir atsevišķa garderobes telpa, vai tev ir skapis, uzturi kārtību, un tad, kad tu esi veikusi šo rituālu, tad, kad tu esi atbrīvojusies no vēstules, uzrakstījis, kas ir tās lietas, ko tu ieaicini savā dzīvē, nopirkus sev dāvanas, parūpēsies to, lai tavā guļamistabā ir skaisti iedvesmojoši un tā, kā tu vēlies justies.
Gardrobē paņem katru apģērba gabalu. Katru. Ja? Vislabāk ir tā, ka tu izņem visu ārā un tad tā kā liec atpakaļ. Un tad, kad tev ir rokā šis apģērba gabals, uzdod sev jautājumu, vai šis apģērbs atbilst tai versijai, par kuru es vēlos kļūt, vai kura ir tā, kas ir manī. Vai es tā izskatos? Vai es tajā jutīšos tā, kā es sajūtu, kā es vēlos justies? Jo dažreiz mums skapja drēbes, ko mēs vilkām pirms 5 gadiem, bet tās īsti nav vairs, neesi vairs tu. Un tās neatspoguļo tevi. Ja, šīs drēbes nebaidies atdot, ziedot. Tu arī vari, viņas ir labā kvalitātē, tu arī vari viņas pārdot. Tev būs tikai papildus līdzekļi. Kāpēc ne? Izmanto visas iespējas un atbrīvo vietu jaunajam. Tev pat nav vajadzīgs stilists, lai šito izdarītu, ja, lai uzlabotu savu garderobu. Tu vienkārši esi ar to apģērbu, pieliec sev priekšā, pieliec kaut vai pie spoguļa, sajūti, vai tas atbilst tam, kāda es iekšēji jūtos. Un šeit ir vēl viens jautājums, kas mums palīdz izlemt, kas tev palīdzēs izlemt. Ja tev ir šaubas, tu īsti nesaproti, jā, nē, pajautā, ja tu tagad pajautā sev, ja tu tagad ieietu veikalā un šis apģērba gabals, ja, šī mana blūza, paņemsim manu blūzu, viņa karātos plauktā uz pakaramā stieņa, vai es viņu vēlētos nopirkt? Cik es būtu gatava par šo blūzi, par šo kreklu, par šīm biksēm, par šo apakšveļu, cik es būtu gatava maksāt? Un ja tava atbilde ir vai maz, tu zinās, ar ko darīt. Šis ir spēcīgs jautājums, ko uzdot. Tāpēc nebaidies atbrīvoties no tā, kas nesaskan ar savu būtību, jo savādāk tu velc būtiski sev atpakaļ. Ja es šodien paskatos savu blūzu, vai es viņu būtu gatava vēlreiz nopirkt, absolūti. Bet varbūt pēc pusgada viņa man vairs viņa būs joprojām tikpat skaista, bet viņa nevibrēs ar manu tā brīža sajūtu, un man nebūs žēl viņu atdot. Ja, man ir arī bijis žēl atdot drēbes, man liekas, skaista, bet sajūta. Nu, nav vairs īsti. Es tā neesmu. Ja? Un tad tu saproti, vai tu pirktu otrais. Nepirkt otrais. Viss skaidrs. Un jo ātrāk atbrīvojies, jo labāk, jo ātrāk var vieta ienākt kaut kam jaunam. Novērtē noteikti, ejam pie nākamā punkta, novērtē arī noteikti savu draugu loku. Cilvēki, kas tev apkārt ir, vai nu viņi tev ceļ augšā, vai nu viņi tev velk lejā. Ja? Tu gribi būt ar tiem, kas attīstās, mācās, cenšas būt labāki. Tie ir cilvēki, ar kuriem tu augsi kopā. Jo ja tu stāvi liftā, kurš brauc uz leju, tu kritīsi, pat ja tu nepakustēsies. Ja? Tāpēc tie ir stagnējoši cilvēki, kas nemainās, kas neaug, kas neattīstās. Tie viņi tev vienkārši vilks uz leju. Protams, mums katram ir savs temps, ja? bet ja ir cilvēki, kuri virzās augšu, un jūs varat viens otru atbalstīt, tie ir tie cilvēki, kas tev ir vajadzīgi. Un ja tev liekas, ka varbūt tev nav mājās, ja, jo es arī strādāju ar cilvēkiem, kam ir tā, ka mājās nav šī atbalstošā vide, un es vēlos viena izaugt tajā vidē, tad tas mans ieteikums, ko darīt, tu nevari mainīt viņus pirmām kārtām. Ja? Tie ir viņi, tad cieni viņus, cieni viņu izvēles, cieni pat ja tu redzi, kad nē, nu viņam arī, viņam tur, ja viņš šito izdarītu, viņam tur tā dzīve mainītos. Patur to enerģiju sev, paturi savām pārmaiņām, respektē viņa ceļu. Iespējams, viņam ir tikpat ļoti, varbūt viņš arī sajūt, ka viņam vajadzētu mainīties, bet viņam arī ir liels bailes. Un tu šajā mirklī vari kalpot par kādu tādu lukturīti, kas izgaismo ceļu, kad, nē, nu īstenībā var mainīties. Varbūt viņš to sapratīs pēc gada, viņa, pēc 2, pēc 3, varbūt nevajag. Ja? Tāpēc liec apkārtējos mierā. Tev nav obligāti viņa jāvelk līdzi, ja viņi to nejūt, bet tajā laikā, kamēr tu mainies, kamēr tu veic šo identitātes maiņu, atkodēji atpakaļ sevi, uzturos komunās, online komunās, klātienes komunās, apmeklē meistarklases. Dažreiz mums pietiek ar vienu vienīgu vakaru, kurā tu atrodies tādu cilvēku lokā, kas atbalsta tavu
identitāti, kur notiek bum, ja, tā kā wow, sprādziens, ja, viss tavu vide ir izveidota. Esi maksimāli šādās komunās. Ja? Es arī pati esmu šādās komunās. Pati veidoju komunas mentoru grupu, kā piemēram viena no tiem klātienes pasākumi. Jo tava vide atspoguļo to, kas tu esi, ja? Kas tu kļūsi. Bet atceries arī to, ka, lai patiešām notiktu šīs pārmaiņas, ir vajadzīga arī rīcība. Ja? Tas ir tādas sagatavošanās daļas vairāk. Uh, Tavas atbalstošā vide, ja tas viss, jā, bet tev ir jāiemieso šī sava versija, par kuru tu vēlies kļūt. Jo tad, kad tu sāksi darīt lietas, nevis no šī brīža apstākļiem, bet no tā, kā tava jaunā versija darītu, ja viņa būtu šajos apstākļos, ja viņa būtu iemesta tajos apstākļos, kur tu esi šajā brīdī, tajā mirklī tu ne tikai uzņemies atbildību, un caur rīcību tu jau sāc pārprogrammēt arī savu nervu sistēmu. Tu pāraksti ieradumus, kas izveido tavu jauno realitāti. Jo mēs bieži uzskatām, ka identitāte ir tas, kas mēs esam. Bet patiesībā identitāte ir tas, ko mēs darām atkal un atkal un atkal. Ja, tāpēc arī pie jaunās identitātes maiņas atkārtošana būs tā, kas noteiks tavu identitāti. Nevis vienreiz mana jaunā identitāte ir enerģiska, sportiska, viņa uztaisīja 10 reizes pietupiens, viss, es jau gaidu, lai man ir enerģija. Vēl pietupienu, vēl pietupienu, vēl pietupienu, pēc tam atspiedienu, pēc tam vēl kaut kas, ja tur un tā tālāk, un tā tālāk. Ja tā tad atkārtot un nostiprinās tā identitāte, jo identitāte ir tas, ko mēs tātad darām atkal un atkal un atkal un atkal. Tas mūs veido. Nevis apstākļi, ko mēs darām atkal un atkal, tā ir tā mēs izveidojam savu identitāti. Bieži cilvēkiem ir bailes. Ja? Bailes kļūdīties, bailes mainīties. Nejot baiļu izpētē, dziļāk iekšā tajā tēmā, 99% no mūsu bailēm ir patiešām ilūzija. Ja? Jo ilgāk mēs viņus uzturam, jo mēs vairāk sastingstam. Man pašai ir palīdzējis iet bailēs fakts, ka, ok, ja man šeit ir bail, es daru visu pareizi. Tātad, ja man ir bail, tad es esmu aizgājusi pie nākošajām durvīm, kuras man ir tā kā jāver vaļā. Ja? Man ir bail, kas tur aiz tām durvīm ir, bet šis ir mans tā kā gals. Es esmu aizgājis līdz tam telpas galam, nonākusi pie nākošajām durvīm, un ja es palieku tur, es tur stagnēju, mirstu, tur vairs nav tās piepildījums, ja es tur mīcos. Cilvēkam ir jāevolucionē, ja? Tādi mēs esam radīti. Un vai arī ja, var arī to iztēloties. Dažreiz es esmu pat iztēlojusies, ka es esmu aizgājis līdz kraujas malai. Un, protams, kad pāri tai kraujai tikt ir bail. Ja, kas te notiks? Tur ir bezdibenis, tur nav viss zināms, ja, ir bailes. Ja, tur kaut ko redzi, ka tur jā, tā zāle ir zaļāka, ka tur potenciāli tev ir jāiet un attur šīs bailes. Un tāpēc es sev saku, ok, ja man ir bail, es visu daru pareizi. Ja man baiļu nav, tā, mīļā, sēdi pārāk ilgi savā komforta zonā, tev nenotiek tās lietas, ko tu gribi, jo tu vienkārši neaudz. Es stagnēju un es neizmantoju savas iespējas. Atceries to, ka mēs katrs to, vai mēs izmantojam savas iespējas, dzīves laikā atskaitīsimies tikai pret sevi pašu. Mēs būsim tie soļi, kas sevi sodīs, nevis kāds cits tur. Ja? Mēs kā es vairāk un atkārtoti varu vēlreiz atkārtot, ka cilvēks ir pats sev vislielākā problēma un arī vispiemērotākais risinājums. Pārtraucam stāstu, sākam darīt iedvesmojušas rīcības, pat ja ir bail, bet tikai tā mēs varam pārprogrammēt sevi. Pārprogrammēt savu nervu sistēmu, parādīt, ka tas jaunais ir drošs. Ja? Jo mūsu nervu sistēma arī viņa neskatās uz to, vai tas tev patīk, vai tas tev iedvesmo un ka tur ir labi.
Nē, viņa skatās, kas ir tas, kas tev ir pazīstams, un ja tev ir bailes pazīstams, jo tu ilgāk viņus uzturēsi, jo tev būs grūtāk tikt no tā stāvokļa ārā. Ja, tāpēc, ja tu sev saki, es esmu veselīgs cilvēks, bet katru dienu ēd junk foodu, jā, vai tas tiešām ir tavs identitātes kods? Tāpēc mēs mainām savu identitāti, mainot savas darbības, mainot savus rituālus, mainot savus ieradumus. Kas ir rituāls? Ja? Rituāls vai ieradums? Es viņu redzu un skaidroju, ka tas ir ieradums ar nodomu. Tā nav vienkārši kaut kāda rutīna. Tas ir apzināti izveidots ieradums, ka tu to dari ar sajūtu, ka es to daru tāpēc, ka es ļauju sev pietuvoties tam savam next level, tam jaunajam līmenim, kas ir tā versija, jā, viņa tur ir. Jā, tur ir tā nedroši vēl šobrīd, bet nu, šādi es pietuvojos. Ja? Un šeit ir slepenā atslēga, ka tu nesaņem jauno dzīvi tad, kad tu tiec par to personību, to identitāti. Tu kļūsti par viņu, kad tu dzīvo tieši tagad šo jauno dzīvi, tagad, šajā brīdī. Ja, tāpēc, ja tu esi cilvēks, gribi būt cilvēks, kas mostas agri, tad mosties agri, uzliec modinātai, nevis tikai saki, nu jā, es jau arī gribētu celties agrāk. Ja tu gribi būt finansiāli neatkarīgs, atbildīga sieviete, atbildīgs vīrietis, tad dari tās lietas, ko dara šī atbildīgā personība. Pierakst savus izdevumus, plāno savu budžetu, izvērtē savus impulsa pirkumus. Esi tā tagad. Ja tu vēlies būt mierīgs un līdzsvarots cilvēks, tad dari tās lietas, kas veicina šo stāvokli. Veic elpošanas prakses, ej uz meistarklasēm, kas veicina šo vieglumu, veic meditācijas, ej pastaigāt dabā, savus rītus sāc lēni un uzdod sev jautājumu, kādi tā tad ir šie 1, 2, 3 rituāli, kas manai jaunajai identitātei ir raksturīgi. Un katru dienu sāc vienkārši vienu no tiem praktizēt. Viens no maniem rituāliem ir tas, ka es sev plānoju nesteidzīgus rītus. Un tas nenozīmē, ka katrs mans rīts ir nesteidzīgs, bet, nu, man tagad baigi jāpadomā, kad man pēdējo laiku bija hauss. Nebija, neatceros, bet tas nenozīmē, ka man viņu nav. Ja? Ka man viņu nav. Bet man ir skaidrs lēmums, man ir skaidrs fokus, es skaidri zinu, kāpēc es to daru. Nevis tur kādam, tas manai būtībai. Tas ir tas, kā es vēlos performēt, vismaz šajā dzīves posmā. Varbūt pēc gada es gribēšu teidzīgs rīts. Kas to lai zina? Dzīvojam šeit un tagad šajā mirklī. Jo tad, kad tu sāc praktizēt kaut vienu no tiem rituāliem, ko tu saskati savā jaunā identitātei, pietiek ar 5 minūtēm pat. Ja tā būtu, piemēram, elpošanas prakse, tā jau spēja izmainīt. Tā spēja izmainīt visu. Un arī šīs pēdējās meistarklases, kas bija iepriekšējā nedēļā, kur es gāju es gāju ļoti daudz ar praktiskiem vingrinājumiem, ar to, kā mēs iemiesojam. Un arī viena dalībniece saka, ak, Dievs, es vispār neticu, kā tas tiešām ir iespējams, ka es tik ātri atgriezos šeit un tagad no vienas vietas uz otru vietu, un kā es īstenībā, un tad vēl viena dalībniece, ak, Dievs, cik piepildīta tā diena, bet īstenībā man pat bija laiks atpūsties. Ja, kas iepriekš tā kā nebija, jo tur bija cits stāsts. Ja, tas līdz ko tu sāc veidot šos jaunos rituālus, šos jaunos ieradumus caur savu lēmumu, tu sūti vienkārši savai nervu sistēmai signālu, hei, hei, es jau esmu tur. Ja? Varbūt vēl ne tādā tempā vai ne tādā apjomā, kvalitātē es esmu tur. Ja? Kā? Jo, ja es esmu šī mierīgā, pārliecinātā, iekšēji stabilā sieviete, kas tad ir? Ja? Vienkārši paiesim ar piemēru. Kas tad ir tādi rituāli? Nu, diez vai viņa no rīta pieceļoties uzreiz skatās telefonā. Viņa noteikti saudzē to savu enerģiju, viņa sargā, viņa ieskatās sevī. Viņa visticamāk neskatās viens no ieradumiem, rituāliem. Viņa sāk skatīties telefonu, nezinu, 9, 10.
Viņa sāk dienu ar pateicību, vai elpošanu, iečakošanos sevī. Viņa pieraksta domas, pirms vispār iesaistās pasaulē. Ja? Un katru reizi, kad tu dari šīs lietas, tu dzīvo jau kā viņa, tu kļūsti par viņu. Un tā notiek šī personības identitātes maiņa. Identitāte nav mērķis. Tā ir ikdienas rīcība, ja, kas atkārtojās. Un tu vari apvienot arī šos savus mazos ikdienas rituālus ar savu lielo, neiedomājamo sapni, stratēģisko redzējumu. Un, tad tas viss sāk vēl vairāk noregulēties tādā vienā frekvencē. Un un tad tu jūties. Tu jau sajūti, ka tu esi viņa, nevis ka tu esi kaut kādā ceļā. Ja? Tu sajūti, un ir tā kā laiks iepazīt atkal šo jauno personību. Lieta un rīcība, bez kuras nevar notikt emocionāla atraisīšanās no pagātnes, tev ir jādod zināt, tev ir jākļūst redzamai arī pasaulē šajā jaunajā veidolā, šajā jaunajā identitātē, personībā. Tev pagātne, mēs viņu sadedzinām, mēs viņu palaidām, mēs viņu apbērējam. Ja? Pagātne ir pagātne, tā notika ar tevi, tā notika priekš tavas izaugsme, tā notika tieši priekš tevis, tā kā tev vajadzēja, nevis ar tevi. Ja? Pagātne tevi nedefinē. Pagātne nenosaka to, kas tu esi. Ja? Tā nav tavs identitātes kaut kāds iedomāts stūrakmens. Tā ir pieredze. Un pieredze bieži vien mums parāda to, ko tu vairs savā dzīvē nevēlies. Kā tu nevēlies justies, kā tu nevēlies uzvesties, kādi cilvēki tev vairs nedara. Un kāds tu vairs tā kā, nu nē, viss es vairs neesmu tāds, tāda. Un tas vien jau ir vērtīgi. Un šeit tev palīdzēs arī to enerģētiski izdarīt, ka tu uzrakstīsi vēstuli, tiešām vēstuli ar roku tai savai vecajai, sevis vecajai versijai. Jā, tas notiek burtiski. Tu paņem pilspalvu un raksti visu, cik smalki vien vari, īpaši uzsverot pateicību, empātiju, ka, hei, mīļā, jā, mīļais, es saprotu, ka tu centies, tu saproti, kā tu varēji. Es zināju, ka tu darīji pašu labāko, ko tu vispār spēji, kādas tev bija zināšanas, kādas tev bija iespējas, kāds tev bija emocionālais stāvoklis. Es arī saprotu to, ka tu esi bijusi nogurusi, tu esi jutusi bailes, bet tu tomēr turējies. Tu tāds malacis, turējies. Es tev no sirds mīlu, es tev piedodu, bet tagad es tev palaižu. Ja? Es tev palaižu un palaižu ar ļoti lielu mīlestību, jo viņa ir pelnījusi, ka tu viņu atbalsti, ka tu viņai pasakies, ka tu viņu samīļo, bet tu viņu palaidi, ja tu viņu palaidi. Un bez šī emocionālā noslēguma, vienkārši, ja tu viņu nepalaidīsi, viņa tev nāks neaicināta visu laiku līdzi, tā kā tāda ēna. Jo viņa darīja, ko spēja, viņa mīlēja, cik vien bija iespējams. Viņa tev aiznes līdz šim punktam, bet tagad tev ir jānovelk stingri šīs robežas. Super, paldies! Es tiešām novērtēju, es tev mīlu, bet es eju tālāk. Es eju tālāk. Un tādā veidā tu aizver šo lapas pusi ar mīlestību, nevis ar vainas sajūtu vai kādu citu tādu negatīvu emociju. Jo jaunais līmenis, jā, nevar atnākt, kamēr tu emocionāli turies pie vecā. Brīvība mums sākās ar piedošanu sev, un izaugsme sākās ar atbrīvošanos no pagātnes. Tāpēc turpini iemiesot šo savu jauno identitāti, vēl vispār tev ir pierādījumi tavā realitātē. Jo mēs bieži cilvēki gaidām pierādījumus. Mēs gribam, lai mums no sērijas uzaug muskulis, tad mēs iesim trenēties. Ātrāk jau nē. Ja? Mēs gribam pierādījumus pirms mēs sākam ticēt šīm pārmaiņām.
Un mēs liekam, nē, nu, ja jau vēl nav tajā realitātē, nē, nu, tā jau tā man neder, tā jau priekš manis tas neder, bet tā tas nedarbojās. Tavs prāts tic tam, kam tu izvēlies ticēt. Reālā pārmaiņa sākās prātā, tavā prātā, tavā identitātē, tavā nervu sistēmā, nevis ārējā pasaulē. Kam tu izvēlies ticēt, ka tu esi jauna sevis versija? Ja? Tajā mirklī arī sāk tavs prāts uzvesties tā, it kā, oh, jā, šitā man jāuzvedās. Ja? Iekšēja pārliecība nāk pirms ārēja pierādījuma. Iemiesojies, pirms tu redzi šos rezultātus. Tev nav jāgaida, lai citi noticētu, vai tava situācija apliecinātu par tavu jauno es. Tu vienkārši sāc rīkoties tagad. Tu sāc staigāt, kā tas tā ideja. Kā tā jaunā versija staigā, tu sāc runāt, tu sāc kā viņa, tu sāc domāt citas domas, tu saproti, kas ir viņas ikdienā, un sāc to darīt šodien. Tā ir tā iemiesošana. Ja? Tu sāc darīt tagad, pirms tu redzi rezultātus. Viss notiek tikai un vienīgi tavā sajūtu pasaulē. Un, jā, var noteikti būt arī brīži, arī mani bijis tā, ka liekas, nekas nenotiek. Bet tā teikt, tajās aizkulisē tur viss notiek. Ja tavs prāts, tavas darbības, tava enerģija, viņa pārkārtojās. Ja viņa pārkārtojas, un tāpēc pacietība ir ārkārtīgi svarīga. Arī šajā kanālā, manuprāt, tās bija 2 epizodes iepriekš. Es publicēju epizodi, kur realitāte ir ilūzija. Ja vēl neesi noskatījusies, noteikti noskaties, jo izpratne par realitātes veidošanos palīdzēs tev arī izprast to, ka tu jau vari būt viņa tagad, ja, par to, ko es šajā epizodē runāju. Bet tagad ejam pie rīcības. Ja? Pie rīcības, kā tagad rīkoties. Es jau minēju to, kad sāc runāt, kā viņa sāc domāt, kā viņa sāc rīkoties, bet to visu nedari tāpēc, ka tu esi noklausījušies šo epizodi, tāpēc, ka tā ir jādara, lai tiktu tur, kur ir tāds pušings, piespiešanās, kur ir tāds, jā, tādu smagumu nāk, bet sajūti, ka tā jau esi viņa, tu jau esi tur, ja tā esi tu, viņa vienkārši laužās ārā, tur tas ceļš notiek, un tāpēc tu to dari par godu sev, ja, tikai un vienīgi par godu sev. Un, un pajautā sev, ja tu vēl neredzi rezultātus, vai šī tava jaunā versija viņa kritizētu? Viņa kritizētu, viņa tā kā noniecinātu sevi, vai viņa sevi apšaubītu, vai viņa sabotētu, viņa nedarītu kaut kādas lietas. Viņa darītu. Ja, viņa darītu, viņa turpinātu darīt, jo viņa zina, ka tas nesīs rezultāts. Viņa zina, ka nevar iet vienu reizi sporta zālē un gaidīt, ka būs muskuļi un sešpaka. Viņa zina, ka vienkārši ir jāturpina. Vienkārši keep going, ja? Vienkārši un ir jāiet uz priekšu. Tāpēc tev ir jātic šodien, nevis kaut kad. Ja? Šodien. Ja? Tādā veidā tu iemieso šo identitāti pirms vispār to pamana apkārtējā pasaule. Kad tu rīkojies tā, it kā jau viss jau ir noticis, tu esi tā, tu esi tas. Un tieši tajā brīdī nepaiet ne ilgs laiks, katram savs temps, tiešām sāk lietas notikt, un tiešām liekas, man pašai bija tā, ka, jā, tas ir tik vienkārši, tev tikai tā jāizdara, jā. Ar dažiem piemēriem vairāk es esmu dalījusies arī gan mentoru grupā, gan iepriekš minētajā meistarklasēs, kur sākās ceļš uz vieglumu. Tā kā ļoti, ļoti vērtīgi. Un ejam tad uz vēl vienu soli, ko darīt, un kas arī ir ārkārtīgi būtiski, lai tas viss tā kā puzlīti tiešām nostrādātu, kad tu šo jauno identitāti nostiprini publiski. Kā tu sev pasaki, kas tu esi, pirms kāds vispār redz. Pirms kāds ierauga to, ko tu iekšā esi sajutusi. Tur ir tas maģiks. Ja? Tas ir iekšējā pasaule, ja? Iekšējā sajūta, ja? Iekšējā zināšana, iekšējā ticība, plus ārējā performance, to, ko tu rādi ārā, ir tātad šādā veidā mēs pātrinam savu transformāciju. Un tad tajā mirklī tur ir tiešām jau, mēs varam runāt par stingriem pamatiem un par to, ka
Nu, tā versija, lai es tur atgrieztos. Es pārāk mīlu sevi, ja es pārāk cienu sevi, es pārāk cienu savus sapņus, savas vīzijas, savus mērķus. Nē, tur bija, tā bija ok, jā, viņai tādai vajadzēja būt, bet tagad, nu nē. Ja, un cilvēki tev vienkārši sāks jau redzēt citu. Un tava nervu sistēma sāks, kas ir labākais. Viņi ieprogrammēt kā jauno normu, kas esi tu, jaunais normāli. Un jā, noteikti šeit ir lieta, par ko vairums cilvēku domā. Kā tas būs, kā citi mani redzēs, ko citi par mani padomās. Jā, un es būšu tā, kas pateiks atklāti, kas nemelos, ne visiem tas patiks. Iespējams, būs daži, kas tevi nepieņem šo jauno tevi, un tas ir normāli. Kāpēc? Cilvēki pirmkārt, viņi nav pieraduši pie tavas jaunās versijas. Viņi tevi redzēs, viņi tevi redzēs kādu laiku. Viss ir atkarīgs no tā, cik cilvēks pats ar sevi iet izaugsmē, cik viņš izprot pārmaiņu ceļu, un viņš tev var redzēt attiecīgi no sava tā skatu punkta. Viņš tev var redzēt, tu pamanīsi vienkārši. Ir cilvēki, kas tev jau redz, tā kā, o, jā, es jau tevi tādu jūtu. O, malacis, tu tur ej, un ir tādi, kas, nu, nē, ko tu āksties? Nu, taču reku te viss ir labi, un nē, tu tā neesi, tu tas neesi. Nē, tu esi kaut ko tur pa daudz pārlasījies, pārskatījies. Ja? Dažiem cilvēkiem vienkārši ir grūti pieņemt pārmaiņas, īpaši tad, ja tu attīsties un kļūsti labāks cilvēks. Ja, tad ir grūtāk. Bet tas nav personiski. Atceries, un es to gribētu izcelt, ja, šo. Tas nav par tevi. Tas neuztver to personīgi. Tas ir par viņu bailēm un viņu ieradumiem. Ja, ja kāds kaut ko pārmet, netic, tās ir viņu bailes, viņu ieradumi. Tas nav par tevi. Tavs uzdevums ir keep going, turpināt iet uz priekšu. Tava misija nav pārliecināt citus pieņemt jauno tevi. Tu pazaudēsi ļoti daudz enerģiju. Šāda es esmu, šis ir mans ceļš. Jā, es šo tā kā iepriekš varbūt neiedomājos, nepamanīju, uh, nesapratu, bet šādi man labāk patīk, šādi es jūtos kaut kā šādi. Bet tev nav jāpārliecina. Es to daru tāpēc, ka īsta tā. Tu vienkārši paudi savus sajūtas, ja tas ir nepieciešams. Es arī esmu bijis tur. Es arī esmu bijis tur, kur es esmu prasījis, lai pieņem manu jauno. Bet nedaram tā. Pazaudēta enerģija, ticība, drosme, iekšējā stabilitāte, miers. Tas nav vajadzīgs. Ja, tava vienīgā misija ir dzīvot ar šo jauno identitāti pilnībā. Visu to, ko es iepriekš jau minēju. Sāc runāt kā viņam, kad tev kāds jautā, kas tu esi, tu nesamulsti, tu nemīkstinies, tu vienkārši droši un pārliecināti saki, kas ir tas, kas tu esi, ko tā tava jaunā versija teikt. Kas ir tas, jā, kā tu sevi redzi? Ja? Kā piemērs, es esmu sieviete, kas ļauj sev realizēties savā sirds aicinājumā. Es esmu radoša, es esmu mētiecīga, es esmu atvērtā. Šobrīd es esmu atvērta jaunām iespējām, šobrīd es esmu atvērta jaunai pieredzei. Es esmu šeit, lai mīlētu, atbalstītu, iedvesmotu, bla, bla, bla. Es esmu mamma, kas dara visu, kas dara vienu no vērtīgākajiem darbiem pasaulē. Un es audzinu savu vienu bērnu, divus bērnus, trīs bērnus, četrus bērnus, piecus bērnus, vienalga, kas tie ir. Es šobrīd būvēju savu biznesu, jomā, esmu ceļā uz to. Ja? Kas es esmu? Droši, ar skaidrību, ar pārliecību. Ja tu piedāvā gadījumā, ja tu piedāvā savus pakalpojumus, izveido mārketinga teikumu par sevi, uztaisi jaunu iepazīšanos, ja tu esi sociālos tīklos saviem sekotājiem, kas tu esi un kas ir. Kas tu esi, kas ir tavas vērtības, kas ir tavi mērķi, kas ir tavas vīzijas. Šos teikumus es noteikti arī iesaku pārskatīt vismaz 2 reizes gadā, jo nevienam
Mēs dzīvojam tādā laikmetā, ļoti steidzīgā laikmetā, un nevienam nav laika sekot tavām izmaiņām līdzi. Tev ir jāuzņemās atbildība, lai tu pastāstītu, kas tu esi, ko tu dari, kur tu virzies, bet tev nav jāiegūst apstiprinājums. Tu negaidi apstiprinājumu, tu negaidi kaut kādu piekrišanu, ka tu tā drīksti, ja, ka tu tā vari. Tu vienkārši to dari, tu vienkārši informē, un tad, kad tu izdari šito soli, kad izdari šo beidzamo soli, tava identitāte nostiprinās visos līmeņos. Sākumā ir tā, jā, bet viņa nostiprinās. Viņa nostiprinās, un tev nevajag šo atļauju no citiem kaut ko darīt vai kaut kā izteikties. Tu vienkārši izlem. Ja? Es visu tā vecā versija nespēlēju vairāk. Viņa ir aizgājusi, es viņu esmu apbedījusi, es viņu esmu pavadījusi. Un visu, ko es daru, es vienkārši stiprinu šo savu jauno es ar darbībām, ar vārdiem, ar izvēlēm. Un atceries, tava transformācija sākas iekšienē. Un tā kļūst reāla tad, tikai tajā mirklī, kad tu notici un sāc dzīvot ar to ikdienā. Vienkārši pamēģini to. Pamēģini izdarīt šo, un šī epizode tiek ierakstīta novembrī, kas tuvojās gada beigas. Un, ja tu vēlies sajust reāli tiešām šo transformāciju, ļoti atbalstošā vidē un manā pavadībā, ieiet dziļāk sevis pārējais procesā, es tev gaidīšu uz enerģētisku online meistarklasi, kurā mēs soli pa solim kopā veiksim nepieciešamās darbības, lai katra tava šūna atbalstītu tavu patieso es būtību, mērķus un vīziju. Meistarklase notiks 20. novembrī. Un mēs tajā ieliksim stingrus pamatus, uz kuriem tu būvē dzīvi, kurā tu jūties labi, kurā tu jūties iedvesmota. Un es speciāli viņu gribēju likt novembrī, nevis decembrī, jo decembris parasti ir tāds diezgan steidzīgs. Mēs mēģinam izdarīt darbus, kas mums ir varbūt iekavējušies. Un ja tev ir bērni, tad noteikti ir dažādi pasākumi. Bet, lai tu jau būtu izdarījis to darbu līdz decembrim, un tad, kad decembrī tu sēdi virtuāli vai dzīvējam Ziemassvētku vecītim klēpī, tev būtu tāda milzīga gandarījuma sajūta pašai par sevi, ka tu ar pilnīgi citu enerģijas līmeni paskaties, kur tu biji gada sākumā un kur tu esi tagad, ka tu ne tikai tā kā potenciāli par to sapņoji, bet tu reāli esi tur. Tu reāli esi šeit jau, un tu jau esi gatava iekāpt ar šo jauno enerģētisko līmeni, atvērties jaunām iespējām jaunajā gadā. Un, ja paskatās numeroloģiski, tad šis gads ir 2025. gads ir par vecā palaišanu, lai tad būvētu kaut ko jaunu tajā nākošajā gadā, lai atvērtos jaunajam. Linku es ielikšu šeit pat epizodes aprakstā, tāpēc šī būs ļoti enerģētiska meistarklase. Pievienojies, pat ja tu netiec tiešsaistē, ieraksts paliks tavā rīcībā, un ja tu esi mentoru grupā, tad šis ir iekļauts jau abonementā. Paldies, tev liels paldies, ka devi man iespēju būt kopā ar tevi šodien, un ja tu vēl neesi abonējis, lūdzu abonēj šo kanālu šodien pat, un galvenais nodot tālāk šo epizodi, kam to vajadzētu dzirdēt. Ja tev patika šī epizode, atstāj komentāru, un mēs tiksimies noteikti nākošajā epizodē pavisam drīz, un iespējams mēs tiksimies meistarklasēs. Ļoti, ļoti to ceru, lai mēs turpinātu augt kopā un iesoļotu jaunajā ar manis minēto jau citu enerģijas līmeni. Pagaidām, atā!